Mīlestība. Jā, tas ir viens no tiem vārdiem, kas izraisa tik daudz, gan prieka, gan pārdomu. Tas ir dzinulis, kas liek mums kalnus gāzt, bet reizēm arī iedzen pamatīgās ciešanās. Šoreiz mēģināsim rast skaidrību, ieskatoties senās gudrībās, kas varētu noderēt arī mūsdienu attiecību labirintos. Un, protams, lielais jautājums, ko uzdevuši gan dzejnieki, gan filozofi, un visticamāk ik viens no mums kādā brīdī, kas tad īsti ir šī īstā mīlestība? Lai sāktu to šķetināt, mums būs jāpaceļo nedaudz atpakaļ laikā. Izrādās, mīlestībai ir divas sejas, kā teicis domātais Augusts Smilts. No vienas puses, tā ir kā saule, kas pārvērš hausu harmonijā un dod spēku, bet no otras puses, tā var atnest visdziļākās sāpes un ciešanas. Un tieši šī pretruna šķiet ir mīlestības lielākais noslēpums. Un tieši tā mēs nonākam pie lielās mīlestības mīklas. Tas ir kā tāds sarežģīts vienādojums, kuru cilvēks ir mēģinājusi atrisināt šķiet jau kopš laika gala. Pat diženais Konfūcijs reiz atzina, ka mīlestība bez sāpēm ir viena no 3 praktiski nesasniedzenām lietām. Un tas pasaka priekšā, ko ļoti būtisku. Varbūt, mēģinot izvairīties no sāpēm mīlestībā, mēs patiesībā izvairāmies no pašas mīlestības. Ziniet, mūsdienās mēs visam lietojam vienu vārdu – mīlestība. Viss tiek ielikts vienā grozā. Bet senajiem grieķiem viņiem bija daudz bagātāks vārdu krājums. Viņi bija uzzīmējuši īstu mīlestības karti, lai neapmaldītos šajā sarežģītajā jūtu pasaulē. Un lūk, šī ir viņa pieeja. Tā vietā, lai visu sauktu vienā vārdā, viņi identificēja veselus 8 dažādus mīlestības veidus, sākot ar to kaislīgo eros, rotaļīgo ludus, līdz tad dziļai draudzībai, ko sauca filija. Katram no šiem veidiem ir sava nozīme un vieta. Apskatīsim tos galvenos nedaudz tuvāk. Tā, esam gatavi ceļojumam? Ienirsim šajās dažādajās mīlestības sejās, lai saprastu, kā tās visas kopā veido mūsu attiecību pasauli. Sāksim ar to, kas parasti pirmais nāk prātā, kad izdzirdam vārdu mīlestība. Jā, tie tauriņi vederā, dzirkstele skaisla, visa tā romantika. Tas ir eros. Tas spēcīgā, gandrīz magnētiskā pievilkšanās, kas bieži vien ir attiecību sākumpunkts. Tā ir tā dzirkstele, no kuras viss sākas. Bet, kā jau grieķi labi saprata, ar erotu vien nepietiek, lai ugunskurs degtu ilgi. Un blakus erotam ir ludus, tāda rotaļīga, flertējoša mīlestība. Tā ir koketērija, smiekli, tā aizraušanās iemīlšanās sākumā. Tā ir mīlestības spēle, kas, protams, ir aizraujoša, bet tā ir pietrūks dziļuma. Labi, tagad no tauriņiem vēderā pārējam tie kaut kā pamatīgāk. Pie tā, kas veido attiecību īsto mugurkaulu, uzticības, sapratnes un dziļas saiknes. Lūk, filija, tā ir dziļa draudzība. Un kas interesanti, Aristoteles uzskatīja, ka šī ir pat augstāka par kaislīgo erosu. Kāpēc? Jo tā balstās uz cieņu un kopīgām vērtībām. Tā ir mīlestība, kurā abi ir līdzvērtīgi partneri. Un starp citu, tieši filija atbild uz jautājumu, vai draudzība starp dažādiem dzimumiem ir iespējama. Jā, protams, ja tā balstās uz šo dziļo brālīgo saikni. Tālāk ir storge. Tā ir tā dabiskā, gandrīz instinktīvā pieķeršanās, ko mēs jūtam pret ģimeni vai bērnības draugiem. Tā ir tāda pazīstama, komfortabla mīlestība, kas vienkārši ir. Un tagad pragma. Tā ir tāda paliekoša, praktiska mīlestība. Tas ir tas, kas notiek, kad sākotnējais eros un ludus pāraug apzinātā lēmumā palikt kopā. Tā ir mīlestība, kas prasa darbu, pacietību un kopīgus mērķus. Un tā, starp citu, ir atbilde uz to, kāpēc dažas attiecības ilgst visu mūžu. Un visbeidzot, grieķi runāja arī par mīlestības veidiem, kas pārsniedz personīgās attiecības. Kaut kas daudz universālāks un pašaizliedzīgāks. Tā ir agape, beznosacījumu mīlestība pret visu cilvēci. Tā ir empātija, altruisms, vēlme palīdzēt citiem, neko negaidot pretī. Tas ir pamats daudzām filozofiskām un, arī reliģiskām sistēmām. Un te nu mēs esam pie paša pamata. Filautija, mīlestība pret sevi. Grieķi jau toreiz saprata, ko ļoti būtisku. Nav iespējams pa īstam dot mīlestību citiem, ja nav veselīgas pašcieņas. Nav iespējams ielot no tukšas krūzes. Tieši uz šī pamata tiek būvēts viss pārējais.
Tātad mums ir visas šīs sastāvdaļas – eros, filija, pragma un tā tālāk, bet kā tās visas darbojas kopā, kā no šiem dažādiem paviedieniem noaust veselīgu un ilgstošu attiecību audumu? Ziniet, kas ir patiešām interesanti? Līdzīgas gudrības ir atrodamas arī citās senajās kultūrās. Piemēram, senajā Indijā mīlestība redzēja kā tādu 3 spēku apvienojumu – dvēseles, prāta un miesas tieksmi harmoniju. Un tagad mēs varam savienot šīs idejas. Paskatieties! Dvēseles tieksme – tā ir grieķu filija, tā dziļā draudzība. Prāta tieksme – tā ir pragma, apzināta apņemšanās un cieņa. Un miesas tieksme – protams, tas ir eros, kaisle un fiziskā tuvība. Tikai tad, kad visas 3 ir līdzsvarā, rodas patiesi pilnīgas attiecības. Tātad, galvenā atziņa ir šāda. Īsta mīlestība nav tikai viena lieta. Tā ir kā tāds dinamisks kokteils. Veselīgās attiecībās kopā savies draudzība, kaisle, apņemšanās, ģimeniskas rūpes un, protams, veselīga pašcieņa. Un tieši šis līdzsvars palīdz veidot harmoniju un pārvarēt grūtības. Labi, tas viss ir ļoti skaisti, šīs senās gudrības, bet kā tas viss var palīdzēt mums šodien? Kā atšķirt īstu mīlestību no tās postošiem līdziniekiem? Šis Nučo Ordines citāts ir neticami spēcīgs brīdinājums. Veselīga mīlestība dod brīvību, bet tās pretstats īpašnieciskums rada ciešanas. Īsta mīlestība necenšas otru kontrolēt vai nedod Dievs iegūt savā īpašumā, tā ciena otra brīvību un personību. Un tā, noslēgumā jautājums pārdomām, ko katrs var paņemt līdzi. Apskatot šo seno grieķu karti, ir vērts sev pajautāt, kurš no šiem mīlestības veidiem pašlaik manā dzīvē ir visvairāk vajadzīgs, lai veidotu stiprākas, veselīgākas un harmoniskākas attiecības. Iespējams, tieši atbilde uz šo jautājumu ir sākums ceļam uz dziļāku sapratni.